Sveiciens visiem! Esam kādreiz runājuši brīvības studijā, tagad esam brīvā dabā, svaigā gaisā. Armands Māliņš, viņš arī blogeris Sviedais Manels. Mans cīņu biedrs un arī blogeris Andris Petrovs. Un droši vien tu sāc un pastāsti, ko mēs te darām un kā mēs līdz tādai dzīvei esam nodzīvojušies. Jā, kaut kā tā ir sanācis, ka pavisam drīz 7. jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas, un mēs esam nodzīvojušies līdz tam, kad vienkārši tālāk vairs nevar un ir kaut kas jāiet un jādara, vai ne? Un abi esam sarakstā Rīgā, saraksts numur 12. Suverēnā vara un jaunatvieši, Armands numurs 23 un Andris numurs 28. Taču atcerieties, ka numuram nav būtiska nozīme. Kā jūs sarindosiet, tā arī tur būs. Kā saka, kurš tiks, kurš netiks, kā jūs lemsiet. Jā, un Rīga vienkārši ir nolaista, manuprāt, baismīgi. Gan visi šie neadekvātie daudzie veloceliņi, gan tie stabiņi. Nemaz nerunāsim par to, ka partija, kurā bija pie varas Rīgā, proti Staķis un progresīvie, atņēma bērniem brīvpusdienas, tagad paši reklamējās, kā nezinu, kādi tur ģimenes aizstāvi. Ja? Melu galā, ka brauc pa Latviju, pieņemsim, arī no Latgales es izbraucu cauri, tur, nezinu, Viļāniem, Jēkabpilī, Ogrei, Lielvārdei, un Salaspilī, kā tu tiec cauri Rumbulai, līdz pirmajam luksaforam, viss mašīna kratās, viss bedres, ja, milzīgs nesaimnieciskums, ja, un mēs redzam to arī, ka, tā nauda kaut kur aizplūst, ja, pieminekļu gāšanā un laikam vēl kaut kur, ja, un arī, principā tā arī ir tāda, varbūt, atteikšanās no kultūras arī, ja mēs kultūras darbiniekiem gāžam pieminekļus, dzejniekiem un rakstniekiem, un manuprāt, tas arī, ir vienkārši neadekvāti, ja, jo gan Krievu dzejniekiem atņemt ielu nosaukumi, tad Puškinam, Ļermontovam, gan Ukraiņu rakstniekam Gogolim ir atņemts ielas nosaukums, ja, kādā jēgā, ja, vienkārši man liekas, tas ir kaut kāds, nezinu, tāda kā jau slimīga tieksme, ja, uz kaut ko. Par pašreizējās Rīgas vadības nedarbiem varētu stāstīt ilgi un dikti. Es domāju, cilvēki jau paši viņus redz, un arī tie, kas seko mūsu blogiem, rakstiem, memoāriem, ir lietas kursā par to. Bet bieži jautā, labi, jūs tur tagad atnāksiet, ja, un ir tās domas, daudz programmā rakstīts, es negribētu šeit visu to programmu izklāstīt, jo pamat jautājums ir tāds, no kurienes jūs to naudu ņemsiet? Tas saka, nosauciet tur kaut kādas summas un tā tālāk, ja. Viss ir ļoti vienkārši. Sāksim ar to, ka pašreizējie, jau tikai pašreizējie līdzekļi tiek nesaimnieciski izmantoti. Praktiski nauda pilnīgā tiek izplekarēta, ja. Un kā jau arī paredz tātad suverēnā vara un apvienība jaunatvieši, būs jāsāk raudīt, lai mēs noskaidrotu, ja, cik naudas tiek nelietderīgi izmantots. Un tad jau arī parādīsies tie līdzekļi tikai jau pie esošā, lai mēs varētu tos līdzekļus novirzīt tur, kur cilvēkiem tiešām ir kaut kāda vajadzība. Ja. Lūk, un tad, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo listi? Ja? Daudz šoreiz startē, kā parasti, diezgan daudz Rīgā, ja, tur 11 saraksti, bet, ja mēs tagad apskatāmies, 6 mēs uzreiz varam droši izmest. Tur ir mazāk pa pusi, viņi savākuši tikai cilvēkus, un redzams, ka šie saraksti balotējās tikai balotēšanās pēc, un kam viņi apņems balsis, tieši tām perspektīvajām partijām, kas varētu iekļūt Rīgas domē. Ja? Tā kā, ja jūs redzat, ka saraksts nav spējis savākt pat,
pusi, tad cilvēki neiet uz šo sarakstu, viņi saprot, ka neievēlēs jau, ja, kāpēc kam apkaunoties, ja, teiksim, godīgi. Es varētu teikt, ka tur ir normāli cilvēki, man ir žēl, ka, teiksim, tas man ir jāsaka, līdzjūtība jums visiem, un es ceru, ka nākotnē padomāsiet labāk, ja. Lūk, un mēs abi jau otro reizi balotējamies, un 12. saraksts, vismaz mums Rīgā, un var jautāt, bet jūs tur iepriekš bijāt, teiksim, kopā ar Latviju pirmajā vietā, ja? Un kāpēc, teiksim, šāda izvēle? Lūk, es sākšu varbūt tās, un tad tur turpināsim. Tas pamatnosacījums, kāpēc vispār mēs kā blogeri aizgājām politikā, bija tāds, ka kaut kas ir jāmaina un ir tie pamatnosacījumi. Ja? Tātad pirmais, jo visa tā pamatdarbība mums sākās ar to, ka mēs bijām pēc šo spaidu potēšanos. Ja? Un šobrīd daudz cilvēki cieši blaknes miest, ja? Pēc visa tā sastrādātā. Un tas bija pats pirmais punkts, kāpēc mēs toreiz izvēlējāmies tieši Latviju pirmajā vietā, jo tas bija perspektīvas spēks, kurš aizstāvēja šo ideju. Un praktiski mēs tā saucamie antivakseri uz saviem pleciem ienesām šo partiju Saeimā. Ja? Bet ko mēs redzam šodien? Lūk, labi, tātad es uzreiz atvainojos visiem godīgajiem, labajiem un tiešām idejiskajiem cilvēkiem, kas ir Latvija pirmajā vietā sarakstā. Ja? Lūk, es negribu pa jums teikt neko sliktu. Ja? Es arī netaisos šeit Šleseru lamāt. Ja? Lūk, viņš šobrīd sevi ar Trumpu salīdzina, vismaz grib salīdzināt. Bet man jājautā, kas Trumpam ir tātad veselības ministrs, nosauksim tā. Mēs redzam, ka tas ir antivakseris Kenedijs. Kas Rīgas sarakstā ir otrais numurs? Otrais numurs ir Andrejs Klementjevs. Cilvēks, kurš bija viens no tiem 62, kurš nobalsoja par to, ka cilvēki, kuri nav vakcinējušies, viņiem jāatņem balss tiesības. Varētu teikt, tiesības balotēties, kā to vēlāk jau izskatīja viens no LPV biedriem Jansons tā apspēlē. Un es domāju, ja nebūtu sācies, teiksim, tā kara darbība Ukrainā, gan jau tā arī būtu. Un šodien cilvēki, kas nav potējušies, nevarētu balotēties. Lūk, šāds cilvēks ir iekļauts LPV sarakstā. Mēs nevarējām ar tādu iet kopā. Gan jau tev būs arī ko piebilst. Jā, tas, protams, piebilst jau ir daudz ko, jo toreiz, teiksim, kad mēs kandidējām uz Saimu, kā jau tu minēji, arī toreiz mums bija 12. saraksts, un tagad, pateicoties tam, ka mēs cīnījāmies par cilvēku tiesībām, par šo te, lai nebūtu šie te piespiedu vakcinācija, lai būtu cilvēkam brīva izvēle darīt to vai nedarīt. Un tā, teiksim, man arī nācās varbūt pārkāpt kaut kam pāri, piemēram, tam kā Latvija pirmā vietā sevi vienmēr ļoti pozicionē kā ļoti kristīgu tur partiju un vēl, bet atkal no otras puses tomēr Latvijas galvenā dokumentā Satversmē ir ierakstīts, ka reliģija un valsts ir nodalītas lietas, ja, un vai to vajadzētu tā tik ļoti, ļoti uzspiest. Un, kā jau tu minēji, es arī tā kā pilnīgi neko negribu teikt sliktu par Aināru Šleseru, bet tomēr, ja iziet ar saukli Trumpam ir Amerika pirmā vietā un Šleseram Latvija pirmā vietā, tad Trumps pēc ievēlēšanas kā vienu no galveniem tiem dokumentiem parakstīja to, kā ASV izstājās no Pasaules veselības organizācijas, ja? Bet no Latvija pirmā vietā politiķiem, man nav nācies dzirdēt kaut ko tādu, ja? Ne jau visam, protams, var izsekot līdzi, ja? Bet tomēr man liekas, tas arī tāds viens no tādiem akcentiem. Un, protams, kā tu minēji, tas arī Klementjeva
gadījums, jo nav publiskā telpā. Mēs nekur neesam dzirdējuši, ka Klemenķevs atteiktos no tiem vārdiem, vai atvainotos, vai lūgtu piedošanu, vai teiktu, ka tā bija kļūda. Visi mēs esam cilvēki, mēs varam kļūdīties, bet tā reālā situācija bija tāda, ka mēs izvēlējāmies jaunatvieši un tieši jaunatvieši un suverēnā vara šo sarakstu, jo abām, tā teikt, kustībām ir ļoti, ļoti līdzīga programma, un, protams, ir arī runa par cilvēktiesībām, ka šīs ir divas partijas, kuras iestājas par cilvēktiesībām, gan par šo te brīvprātīgo vakcināciju, gan par vārdu brīvību, par to, lai nebūtu cenzūra, un tāpēc, tā, godīgi sakot, tā izvēle, tas lēmums nebija ilgi jāpieņem, jo tādu īsti alternatīvu varbūt mēs neredzam, jo arī līdzīgi, starp citu, arī ar stabilitāti, jo tur arī stabilitāte bija uz Saeimas vēlēšanām par to brīvprātīgo vakcināciju, bet tieši tāpat kā gadījumā ar Klemenķevu, stabilitāte ir Kabānovs, kurš arī nobalsoja par visdrastiskākajiem tiem noteikumiem, ka visā tajā Covid afēras laikā, tas arī tā kā, protams, atgrūž varbūt no tā visa, lai gan, ja mēs tagad skatāmies Saeimā, tad, man šķiet, ka stabilitāte ir lielāka opozīcija nekā Latvija pirmā vietā, jo brīžiem gan tie balsojumi tādi dīvaini, jo cik es esmu tur, teiksim, sekojis balsojumiem, bija viens tas skandalosais par oktu, kad arī mašīnām, kuras nav kustībā ir jābūt tai oktai, bet visos pārējos balsojumos, bet manas saprašanas stabilitāte balsoja tā, ka Latvija ir jābūt Latvijai, bet tā kā citi tomēr, ieskaitot Latviju pirmā vietā, arī virzīja uz to Eiropu un tā, tā kā, atliek vienīgi suverēnā vara un jaunatvieši. Ir vienīgais, kas šobrīd kopīgs, tās, protams, ir ģimenes vērtības, un es ceru, ka mums nokļūstot domē, mēs vairs nekad neredzēsim virs rātas plīvojam izrunītās varavīksnes karogu. Bet par to, kas ir pirmajā vietā, diemžēl arī ir nācies vilties, jo, lai gan Latvija pirmajā vietā ir sev pozicionējusi kā partija, kas tomēr iestājās par visiem Latvijas pilsoņiem, atsevišķi balsojumi rāda, ka it kā pastāv tādas divas partijas. Viena, kas ir vārdos, bet otra, kas ir balsojumos Saeimā. Tā ir, es nezinu, bet tad, kad es redzu, ka tiek balsots par to, ka Latvijas komandas nedrīkstēs spēlēt ar Baltkrievijas vai Krievijas komandām, pat ja starptautiskajās sacensībās tas ir atļauts, tad es nesaprotu, tas ir normāli. Lūk, un, protams, arī atbalstam, ka Latvijai no sava IKP ir jāmaksā 0,4% zināmā veidā mesli Ukrainai katru gadu. Tas arī nav normāli. Mēs taču neesam nekāda vasaļu valsts, ka mēs ieliekam sev tagad praktiski likumā, ka mēs maksāsim katru gadu Ukrainai nodevas. Es nezinu. Protams, ka saprotu, ka jāiet pretīm ir cilvēkiem, kas ir cietuši no kara. Tas ir tikai normāli, labestība, tas ir normāli, bet jau viņi iet pa traku. Un es gribu teikt, lai kā Ainārs un visa partija necenstos iztapt urā patriotiem, par savējiem jūs vienalga tur nekļūsiet. Priekš kam jūs to darāt, priekš kam jūs tā cenšaties. Lūk, un tikmēr, teiksim,
pozīcija, kas ir jaunlatviešiem un suverēnā vara, šeit ir pilnīgi izsvērta. Ir skaidrs, ka mums ir šeit tiešām Latvija ir pirmajā vietā. Ir skaidrs, ka mūsu karogs ir sarkan-balts sarkanais, nevis kāds cits. Lūk, un tas ir, teiksim, tiešām tāds tradicionāls nacionālisms, veselīgs nacionālisms. Jā, tu minēji to sportu, jā, arī, jo man arī tas ir ļoti, ļoti nošokēja tas balsojums, jo pieņemsim, ja kāds augsta līmeņa Latvijas sportists, ja, nu, viņam piedāvā spēlēt, nezinu, kaut vai to pašu hokeju Krievijas vai kādā Baltkrievijas klubā, ja, kur viņš iegūs daudz lielāku pieredzi, ja, kļūs vēl meistarīgāks, vai arī viņam piedāvās spēlēt kaut kā nu, zemākās līgas kādās valstī, ja, tomēr kaut kāda, pieņemsim, Lietuva, Polija vai vēl kaut kur, ja. Nu, viņš negūs varbūt to tik lielu meistarību, lai pārstāvētu Latviju, ja. Un tāpēc arī tas balsojums ir, var teikt, nu, tāds kā, nu, drīzāk pret Latviju, ja, pret tiem sasniegumiem sportā, ko mēs varētu sasniegt, ja mēs startētu augstākās un spēcīgākās līgās, ja, tiem. Nu, tā kā, nu, manuprāt, nevajag jaukt sportu ar politiku, kultūru ar politiku, mākslu ar politiku, ja nu vienīgi tur tiešām, nezinu, kaut kādās dziesmās netiek slavināts tur karš, vardarbība, ja tur slepkavošana un tam līdzīgas negatīvas lietas, ja. Jo, nu, šobrīd, man liekas, ir baigi politizējusies tā visa sabiedrība, un arī, nu, tagad arī kā kas, ja tā uzreiz tur, nu, vainīgi Krievi, vai tur bija, nu, Puškina pieminekli noglāzām, ja, nu, kas tagad bedres uz ielām pazuda, vai saules sāk spožāk spīdēt, ja, un labāk laikapstākļi, nu, nezinu, nu, tas taču ir, nu, vājprāts vienkārši, nu, un kāds Puškinam sakars ar visu šobrīd notiekošo, un Puškina piemineklis ir daudzās Eiropas valstīs, ja, arī, un tā kā, nu, jā, nu, manuprāt, tas ir tāds ļoti, ļoti šobrīd sāpīgs jautājums, ja, kad arī tagad, nu, tikko kaut kas tur negatīvs, jau uzreiz visi Krievi vainīgi, ja, nu, visām tautām ir visādi cilvēki, ja, un es tad nesen izlasīju tādu domu, ja, ka cilvēki neiedalās tautībās, frakcijās, partijās, cilvēki iedalās gudrajos un dumjajos, ja, un dumjie iedalās savukārt tautībās, frakcijās un partijās, ja. Nu, kaut kā tā, ja. Nu, pagaidām realitāte ir tāda, kā ir, ja. Ir tomēr partijas, un mēs esam izvēlējušies to partiju. Patiesībā citas mēs pat neredzējām, kur varētu būt, kurā mēs esam gatavi balotēties, lai nebūtu kaut kādīgi, nu, jānoziedo savu ideālu, teiksim tā. Un, nu, vēl es noslēgumā gribētu visiem pateikt, neļaujieties tiem, kas aicina stāvēt malā. Ja? Jo, ja jūs ar savu stāvēšanu malā atstāsiet pie varas esošos, ja? Tas nozīmē, ka gan Rīga, gan Latvija turpinās degradēties. Mēs dzīvojam reālā dzīvē, reālā vietā, nevis kaut kādā izfantazētā pasaulē. Ja? Un, teiksim, tas lozungs, ko šobrīd visādi boikotētāji virza, ja, lai tas ātrāk viss sabrūk, kā saka, lai tas viss nogrimst, ja, nav kaut kāds tas, tie ir reāli cilvēku likteņi, ja, tie ir bērni, tie ir, nu, vecie cilvēki, nu, tie esam mēs visi, ja, tad tā sabrukšana jau skars mums visus, tāpēc nevajag brucināt. Mēs vēl šobrīd varam izglābt gan Rīgu, gan arī visu Latviju. Ja? Varbūt pašvaldības tas nav pats galvenais, bet tās tomēr risina ļoti daudz jautājumus. Rīgā mums ir kas būtiski, ja? Lai Rīga kļūtu par mūsu dievzemītes, par Latvijas miera ostu.
Jā, jo tās mazās partijas arī, ko tu minēji, nu tiešām tur pārsteidz. Es nezinu, uz ko viņi cer, no uz to 0,1% savākt, jā, vai vēl, nav skaidra tā viņu tā politika, vai viņiem ir tas uzdevums kaut kādus procentus dabūt un kāds to apmaksā, ja kā jau te klīst runas, ja ka vienkārši arī uz Saeimu, ja kad ir kaut kādi sponsori no tām pašām koalīcijas partijām, ja ka tur cīnaties, lai jūs dabūnat kaut kādus tos vairāk procentus un tas nāks mums pa labu, vai ne? Un tā kā, ir jāiet uz šīm vēlēšanām un ir jāizdara savu izvēli. Un mūsu izvēle ir skaidra, tās ir cilvēktiesības, tās ir ģimenes, kur tētis ir vīrietis un mamma ir sieviete un bērni ir zēns un meitene, ja nevis tur kvadroberi un kas tur vēl, ja. Un tā, ja, un tā kā, dodamies 7. jūnijā uz vēlēšanām. Visu labu! Visu labu!